Netren kā cielau, vai tev nav ko darīt? Reku lādējam minerālu mēslus iekšā. Tūli brauksim sēt. Ir skaisti mākoņi. Pasaka. Ņemam nost drēbītes. Zin, kā priekšais stikls, lai nesaskrāpējās. Trakākā mašīna, jo viņš jau diezgan ātri skrien. 220 maksimālais. Nu tas ir dažreiz. Parasti 160, 170 tā. Mēģināsim sēsties iekšā. Mēģināsim un pārmaiņas pēc uz brīdi nomainīsim zemi pret debesīm, lai palūkotu, kā tad no putna lidojuma izskatās viena no lielākajām augkopības saimniecībām Vidzemes pusē. Uzsildīsim lidmašīnu. Ivars Ādamsons ir ne tikai Smiltenes novada Roškalnu saimnieks un viens no lielākajiem graudaudzētājiem Latvijā, bet kopš zinām laika arī sava mazā lidaparāta meistarīgs pilots. Kur Ādamsons atkal aizlēdās, tā viņu redzot lidojam, mēdz jokot smiltenieši. Lidojot Latviju, protams, ir skaisti. Visi, kas ir lidojuši līdzi, ja tie visi ir priecājušies, un ka tiešām tas izskatās skaisti, cevišķi tagad, kad ir rapšu lauki, ja, un rudzi gatavojās, un kvieši, un upes, un dīķi, ja, nu, perfekts skats. Ne par velti Latvijas skaistākā zeme pasaulē. Jā, tā arī ir, bet tur ir atkal, kāpēc ir skaistākā. Izrādās, tas no Japāņiem nācis. Viņi braukuši cauri Igaunijai, gulējuši. Brauc cauri Latvijai, ceļi ļoti bedraini. Viņi pamodās, viņi ieraudzīja šo valsti. Skaista valsts, un Lietuvā viņi atkal aizmiga. Un līdz ar to viņiem viedoklis tikai pa Latviju. Tāpēc jau mēs esam tie skaistākie. Redzat, cik labi, ka mums tie ceļi tādi kaut kur mēs vismaz esam. Lūk, bet lidojot pāri, citām vietām, kur, teiksim, ir, arī braucot, ja, un piebalga, ja, tur, kur ir pakalni, ja, un tur nav šīs apsaimnieki. Tur droši vien varētu lopkopība, aitkopība, bet tur nav cilvēku. Ja mēs esam tos laukus, mēs padarām tukšākus lēnām ar katru dienu. Un pat viņiem piedāvājam, ja mums nav ko darīt, braucat prom. Bet droši vien, ka visu kaut ko varētu darīt, ja mums būtu savas bankas, naudiņa, ko guldīt, būtu savas programmas, būtu šī gribēšana tos laukus atdzīvināt, jo breša laikā taču cik jumti slējās, ja, un tagad mēs taisām fotokonkursus, ja, ko mēs esam izdarījuši ar šo valsti, cik mēs tālu esam viņu tā kā, nolaiduši, teiksim tā. Ka tai bankai ir tāda atslēgas loma. Tieši tā. Kas mēs pa valsti, ja mums nav savas bankas, kur var dot kredītus, kur būtu šīs programmas, kur varētu zemes pirkšanai, ja, un jaunu ēku būvniecībai jau uz vairākiem gadiem. Kādas būtu problēmas, ja? Ka tie lielie zemnieki, pie kuriem piedarat jūs, ja, tā diezgan skeptiski skatās uz to mazo zemnieku. Tas ir tāpat, kā skatās vakar Eiropa uz mums. Jo mēs jau visu laiku čīkstam un kaucam par tām mazām subsīdijām, kad mēs nespējam konkurēt šajā vienotā tirgu ar savu mazo naudiņu, ja, šeit. Tā vakar Eiropa negrib dalīties. Viņi arī ir turīgāki, viņi saprot, ka naudu likt, kā naudu tērēt, priekš kā dot nomalē Latvijai, tur, ja, kaut kādu naudu un Lietuvai un tā tālāk. Gan jau viņi tur izdzīvos, ja, ne viņiem tur tik lielas algas, ja, varbūt arī tā pašizmaksa nav tik liela, gan jau izvilks, ja. Es kaut kādas līdzības arī šeit saskatu, ja. Viņi ar tie turīgi, ja zina, ko naudu likt, un kāpēc dalīties? Mēs taču esam, ar muskuļiem, mēs zināsim, ko darīt, ko izaudzēt, un mums taču vajag. Bet jums ir kaut kāds cits skats. Jā, man negribas, kad kaimiņam ir slikti, ja viņam jābrauc prom. Cik minūtes paiet, lai jūs aplidot savu saimniecību? Kāds 10 minūtes. Tātad 10 minūtes lidojumu, tas ir daudz. Kaut kā 250 hektāri man ir ziemas rapši.
tad ir kvieši 350, rudzi arī 250, nu un tad ir vasaras kvieši 150 hektāri, nu un atlikušie visi ir mieži kaut kādā arī 250 hektāri. Šogad jau tā ir cerība par cenām, kaut kas jau tiek runāts, ja vēl pagaidām. Līdz šim viss ir nu kaut ko jau es esmu pārdevis jau pavasarī jau, kaut kad martā, aprīlī jau, un man liekas vēl maijā kaut kad sākumā kaut ko jau pārdevu. Un apdrošinājos Latrapsī tajā kooperatīvā, tur ar vāciešiem ir līgums, jā. Un... Tā ir iespēja laukus apdrošināt. Jā, apdrošināt laukus. Tā bija problēma visu laiku. Nu jā, gan pagaidām tikai pret krusu, jā, jo rapsim jau bīstami šī krusa, jā, un kas var izkūt, jo mums jau bija, kad izkūla, jā, un kaut kāda 4. daļa vairs tikai paliek, jā, tīrumā. Tā kā tā ir problēma, un jā, un viss aug. Lai tagad sāktu līdzenā vietā kaut kur laukos kaut ko darīt, ja, būtu, es nezinu, kolosālam biznesa plānam, ir aitām, ir tirgus, lolopus mēs vēl nenodrošinām, ja, tu varētu to darīt, bet tur uzreiz vajadzīga ferma, tur vajadzīgs cilvēks, kas tev stāv aiz muguras, kurš gatavs tev aizdot naudu, jo valsts jau atkal nav. Jā, valsts jau. Un te mēs atkal atmetamies pie bankas, ka tur varētu, viņš aizietu pie valsts struktūras, vai tas būtu LAD vai kas, uzrakst projektu, reku, man te tā ir, mēs jau tagad tikai administrējam to Eiropas naudu. Kāpēc mēs nevarētu savu naudu administrēt? Man ir labs programmas, es tur Beļavas novadā vai vienalga Varakļānos uzstājas projektu, ja tur kūti, ja tādiem lielot, man vajag naudiņu, ja, un uz 30, 40 gadiem, uz tik procentiem mēs būtam mieri, ja, bet mums nav tādas programmas. Ja. Mēs jau esam tik daudz tā cietuši, ka mēs jau arī baidamies, ja. Kā agrāk ņēmām kredītus, ja, un cits saka, tu esi dūls, ko tu dari, ja, un kā tu atdos un kā tas viss būs, un ja kaut kas mainās. Jūs ņemāt kredītus? Jā, protams, man ir, tūlīt man šogad atkal būs 500 000 kredītus. Es stāviet tikai dzīvā, kā es savādāk te attīstītos. Un pieredzes esmu, jā. Nē, tagad graudu cenas jau 3. gadu tā diezgan stabili, jā, tad es tā ceru, ka varēšu novākt. Bet no Eiropas projekta arī visu laiku ir. Jā, tieši tā, visu laiku mēs attīstam to, tā kā visu laiku tāds viens ritenis iet. Tās ir tikai dažas lietas, kas Ivaru nodarbina gan esot debesīs, gan stingri stāvot uz zemes. Viņš ir radis pa tukšo nerunāt, bet darīt. Darīt pats uzņemoties atbildību un iesaistot darāmībās citus. Starp daudzajiem pienākumiem ir arī Vidzemes agroekonomiskā kooperatīva sabiedrība. Vidzeme, arī Latgalē mēs esam iekšā, mēs Varakļānos, arī Gulbenē mēs arī tagad taisam. Jā, kooperatīvu mēs taisam šo ķīmijas, minerālmēslu tirgotā un graudu iepirkumu. Un kā jūs piejaucējat tos cilvēkus, kas tajos jūsu vārdos ieklausās, es vien vairāk, kas tiešām... Tur jau jāskatās uz darbiem un uz to attīstību, jā, vārdos, runātājiem mums, es domāju, ka gana daudz, bet galvenais jau ir darbi, jā, ja tu redzi, ka tur viss notiek, tad tur pieslēdzās, jā, un saprot, jo katram jau savu domu par to kooperatīvu, vai tie bijušie kolhozi, vai tur atkal kaut ko noteikti, ka grib no manīm nošmaukt tas kooperatīvs un kaut ko tam līdzīgi, jā, bet tas ir mūsu veidojums. Mēs neveidojam tur kaut kādu peļņu, neuzkrājam, lai kaut kur tur tērāt, ja mēs taču atdodam visu apakaļ to pašu zemniekam par to kilogramu graudu vai tonu, jā. Labi, kas ar ceturtdienu varbūt kaut uz to Daugavpilu varam? Jūs tajā kooperatīva apvienībā ietilpst graudaudzētā? Jā, bet arī pieninieki ir, jo viņi no mūsu pērk arī minerālu mēslus, jo viņiem arī lauki, jā, un pesticīdus un graudus lobarībai, tā kā ir arī piena ražotāji iekšā, nav tā tikai kā. Jā, un kā jūs jūtat, teiksim, tā doma uz to kooperatīvu pusē aizvien vairāk tomēr slietas? Jā, tieši tā, jā, jo ar vienu cilvēku vairāk sāk domāt, ka tomēr tas kooperatīvs tā ir izēja, jā, un jo ātrāk viņi sapratīs, jo tas visiem būs vieglāk, arī viņa saimniecībai būs vieglāk. Man vairs nav jādomā, kur es realizēšu graudus, ja to domā Induls, ja, un kooperatīvs Andris, ja. Man jādomā, kā es pareizā termiņā varu nomiglot vai mēslus iedot pareizi pabarot, ja, un neļaut viņam saslimt kaut ko, ja, lai tam graudam būtu kvalitāte, pareizā laikā visu izdarīt. Ivaram ir baigā enerģija iekšā. Es nezinu, viņš nestāv uz vietas, viņam visu laiku. Viņam vajag, un visu jaunāko vajag. Es citreiz nespēju vēl to iepriekšējo, jau neesmu apgūst, kad atkal ir nākošais jauns kaut kas un spēj tik turēt līdzi. Citreiz ir, jā, citreiz jau tā kā
Un tad vajag tik ātri visu pa galvu, pa kaklu, tūliņ. Rudu lauki šogad. Un rapša lauki, ziemas rapša. Man liekas, ka tik smukus rudu laukus es pa šitiem 15 gadiem tiešām neesmu redzējis. Rapša lauki vēl tie ir bijuši, bet rudu lauki šitādi nav bijuši. Tad ir tā, ka tāds gandarījums, vai ne? Vispār vajag gandarījumu redzēt savam darbam. Ja es neredzu to rezultātu, tad, ja man tas nepatīk, tad man arī nav tās uguntiņas iekšā. Ja patīk tas darbs, ja patīk izdarītais rezultāts, tas jau pats ir kaut kādā augstākā līmenī bišķi. Ko jūs te darat? Es praktikants šeit esmu jau 4. gadu pēc kārtas. Kā katrā skolā, katrā kursā, kas sāks prakses, tad nāku šeit praksē. No kuras skolas jūs nāk? Smiltenes profesionālā vidusskola. Ir ļoti daudz ko par šeit pastāstīt, viss tomēr ir tik attīstījies un visādas tehnikas lielas, kādas citur nav. Parasti draugiem ir interesanti paklausīties, ko es stāstu pa šejieni. Vidējā speciālā, tur ir problēma, ja? Kad vakar arī spriedām, kad īsti nav vairs agronoms, kas gatavo, ja? Šos vidējos speciālistus, kas saimniecībā bieži vien ir vajadzīgi. Protams, arī vajadzīgs rokas līdzi, ja? Lai viņš ir agronoms, viņš arī māka kombainu strādāt ar traktoru, lai nav tikai sēž lauku malā, ja? Un zīmē tagad šos grafikus vai augu maiņu, ja? Un tā tālāk. Tā kā vajadzīgs šodien laukos vispusīgs cilvēks. Es tad bišķi pa tehniku kaut ko ņemos un minerālmēslu sēju pamatā. Ir jau ar ko sēt, jums taču to lauku ir 1000 un vairāk hektāri. Ir 1300 gandrīz, gluži nav. Gada tā kā bišķi ir plaši. Jā, pa kādam simtiņam atkal pieskrien klāt. Bet tas ir labi, ka latviešiem ir pieskrien klāt kāds simtiņš. Jā, vismaz atkal kādam ārzemniekam tas simtiņš varbūt noskrien nost. Vienu zēnu izglītojām, arī pa agronomu. Paši. Universitātē, jā. Sedzām šīs stipendiju maksas, jā, nevis stipendijas, bet arī skolas maksas, jā, un tad viņu audzinam, jā, pa agronomu. Visu laiku jau jāmācās ir. Visu laiku jāmācās līdzi tam, ko dara, un tāpat viss nāk jaunas tehnoloģijas iekšā, tā, jā. Bet es saprotu, ka jūs esat jau studiju finiša taisnē iegājis. Jā, vēl bišķīt jāpacīnās, jā. Saimnieks tomēr domā par to, lai kopā strādājot, jums tas rezultāts būtu vislabākais. Noteikti, par to jādomā, lai nav cilvēki jāņem, teiksim, no malas, un tā, ka paši varam visu izdarīt. Tikko ir jauns agregāts iegādāts, tas momentā tiek izmēģināts un tā kā progresīvi visu tā saimniekošana. Un es saprotu, ka jūs ne tikai ar lidmašīnu lidojat. ar šiem? Pamatā es vairāk vadot. Sezonā es sēžu uz kombainu, jā, tas ir mans, jā, un tad es kuļot, es redzu, kas tur ir izaudzis, cik mēs pareizi esam to darījuši, jā. Tā kā pārsteigājot, tas vēl nekā nedod, bet kad tu kulu un redzi, kādi tev tur rādītāji nāk, tad tu redzi, ka tur viss ir kārtībā. Jo tad, kad sezoniet, tad ir, visu laiku jāsēž. Tagad ir viena piekaba ir kooperatīvā, tur ir rinda izveidosies, kur tad mēs izvietosim, ja, un tam traktoram riepi izgāja, ja, un tur ir visu dienu problēmas, ja nav tā, ka, atbrauc, paņēma graudus, skaita naudu tagad visu ziemu, ja. Visu laiku ir viens ritens, ja, tagad kā degviela beigusies, vai tagad jāpaspēj, jo tūlīt nokulti rudzi, jāpaspēj uzvērt priekš ziemas rapša, ja, un jāved sēkli, tad jau domājam, ko mēs sēsim, cik mums minerālmēslus vajag. Tad jums ir jābūt tiešām tādai arī izcilai komandai. Jā, man tāda arī ir. Ne jau es viens tur ko var izdarīt, jā, man ir gadījies tā, ka man ir ļoti labi darbinieki, jā, un kolosāli sievas māte bija 90. gadu sākumā, kas palīdzēja sievas tēvs to studēt, jā. Ar prātu, jā? Ar prātu, jā. Un te lūk viņa, Ivara sievas māte, Matilde Lāce. Rudzu ziedēšanas laiks viņai alla žīņa esot tas pats skaistākais. Man apmānēja pagājušu rudeni, teica, ka īsāk mīšus, un tagad iznāk ar rudzi. Rudzi jau vārpās un drīz ziedēs. Ziedēs, un tad ir pats skaistums, ka var notrāpīt uz ziedēšanu.
Jā, mēs te runājām ar jūsu jaunajiem, un viņi teica, ko mēs bez tās mammas būtu darījuši tais 90. gadu sākumā, ka jūs tas profesors esat bijusi. Ivars jau skrēja un prasīja, omīt, ko šitu, kā atceros, kā mēs sējam āboliņu uz rudzima. Tad jau vēl bija tās piemājas zemes un mazdī pleķīši, un sēja āboliņus uz rudzima, un tad vajadzēja man vilkt strīpus ar salmim. Tas bija pirmais sējums, ko sēja. Ivars saimnieku un apajokam. Viss jau pamazām attīstījās, nav jau tādu uzreiz, jau priecējos par tiem bērniem, ka viņi visi dzīvot spējīgi. Tur jau vajag piedzimt ar tādu tieksmi. Ko jūs vēlēt tiem saviem bērniem tai saimniekošanā? Lai viņiem būtu laba veselība, nepietrūktu gribas spēka. Te jau vajag daudz ar dūšu atdarīt, nav jau spēku vien. Lai nu kā, bet dūšas Ādamsoniem netrūkst. To tikai viņi paši, Līvija un Ivars, zina, cik daudz tās bija vajadzīgs, lai 90. gadu sākumā te, aizaugušā un nekoptā vietā, noticētu savai varēšanai. Bet saka jau arī tā, ja cibiņai izdodas atrast pareizo vāciņu, tad dzīve saskanīga un darbi šķiras. Varētu būt, ka šis ir tas gadījums. Katru dienu, katru stundu un katru mirkli jāsaka, kad ir kaut kas darīts. Jo tad, kad ienācām šī vietā, praktiski nebija nekas, izņemot lielie koki apkārt teritorijai un ābeles. Un bija dažas ābeles no iepriekšējā saimnieka. Tagad patērāja tie sīpoliņi vecie. Vajadzētu ņemt ārā, bet, grēks, roka neceļās. Tad bija cerība tāda, kad Latvijā pavērās tas moments, ka var saimniekot katrs savā zemes stūrītī. Un tad jau radās tā doma, pilnīgi neticami, radās doma, ka vajadzētu pamēģināt pašiem kaut ko veidot. Tā arī sākām. Praktiski ir iziets viss saimniecībā. No kūtiņā bija gan gotiņas, gan jaunlopi, pat sivēnmāte bija. Un, visu, ko darījām. Bet tad radās tāda, reālā situācija par pienu. Tādī laikā nevarēja neko tādu atļauties, paplašināt ražošanu. Un nāca strādnieki, kas vairāk gribēja ar tehniku strādāt, un tā radās tā doma, ka visu nekad nevar, un ir jāpieņem lēmums, uz kuru pusi. Protams, tad puiši ar saimnieku ar Ivaru kopā nosprieda, ka labāk tomēr ir lielāki tīrumi, jaudīgāka tehnika, un tā puiši paņēma virzienu graudkopība. Tad man sākās vairāk tikai mājas solis. Protams, audzējām arī kartupeļu saimniecībā, un tad liela daļa man aizgāja kartupeļu. Gan pie stādīšanas mūs aicināja, gan novākšana, gan šķirošana. Visas ziemas periods aizgāja arī tā, kad kamēr piegādāja visām ēdnīcām vai skolas. Kartupeļu laiks, jā. Ļoti daudz bija kartupeļu laiks. Bet arī tad pienāca tāds moments, kad nē. To vairāk nē, jo puišiem tomēr lielie kombaini iepatikās un traktori vairāk. Un, protams, viņiem tie sīkie darbiņi jau likās jau pa sarežģītu. Apgrūtina visu to darbošanos. Pašos sākumos jau bija tāds moments, kad vajadzēja izvēlēties. Vai man palikt iepriekšējā darba vietā, vai iet abiem tomēr vienā virzienā. Un tad, izsverot svaru kausos, sapratām, ka uz divām pusēm nekas nesanāks, kad jāiet ir tomēr vienā virzienā. Tad jau bija ļoti lielas cerības, ka Latvijā tik viss ziedēs un plauks un viss varēs darīt, ko katram sirds vēlās. Tā es atnācu arī uz tiem laukiem. Biju ekskursijā Austrijā. Pašos 90. gadu sākumā. Un tad es teicu, ak, kungs, cik tur ir skaisti, atbrauksim mājās. Un tad viņš teica, dari tā, lai te arī būtu skaisti. Un tā mums sākās. Un godīgi teikšu, bez Ivara palīdzības un puišu palīdzības te dārzā nebūtu ne
ne tā zāliena, ne tās puķu dobes tik daudz varbūt un tā viss, jo te iepriekš bija, praktiski krūmi. Ne mājas vieta, bet krūmi jau sauguši tādi. Un pateicoties puišiem arī viss te tapa. Ivars, jūs sacījāt, ka viņam vajag to adrenalīnu, ka viņam vajag tos izaicinājumus, un viņš, man liekas, ir tas motors, kas to ritmu. Jā, viņa idejas, viņa vēlme to visu pilnveidot. Ir jauki aizbraukt kaut kur citur, ir jauki aizbraukt tepat Latvijā ciemos, bet, kad tu atbrauc mājās un tu jūties, nav nekur tik labi kā mājās. Un tad tu saproti, ka tu esi īstajā vietā. Mēs sveiki, veseli. Un ja Ivars saka, nāc lidmašīnā, pabrauksim, paskatīsimies, kāda ir mūsu lauki. Nē. Tad jūs neizbaudat šo starp zemi un debesīm šo? Nē, tad es paņemu savu velosipēdu, uzsēžos uz velosipēdu un braucu cauri rapštīrumam un baudu visu to un saku, tu nemaz no augšas to neizjūti, kā smaržu un kā zied viss. Jūs, kundze, jau sacīja, ka jūs nevarat bez adrenalīna dzīvot, ka jums vajag tādu piepildīt, piesātināt dienu ar notikumiem, arī ar kaut kādām pretestībām, ko jūs pārvarat. Tas tāds. Jā, bet, dzīvīte ir dzīvīte dota šajā laikā, ja, un ja mēs esam stāvējuši rindā, lai tiktu šajā brīdī un uz šīm pārmaiņām, kas mums visu laiku notiek, tad tā dzīve būtu arī jāizdzīvo. Tā pilnvērtīgi, ja tev ir iespējas, nesēdēt un negausties tikai, bet iet uz priekšu un darīt to un apgūt, jo tik daudz iespējas tagad ir mācīties. Man jau tagad ir sabiedriskais darbs apvienība, tad LOSPS ir un tad vēl pasaule mums tur ar motocikliem ir orientēšanās, kas arī 4 sacensības gadā, Tas ir jūs ar motocikliem brauciet pa mežu un meklējat. Kurviem, pa karjerām meklējam šos orientēšanās punktus, Tur mums jāfotografējās, tur ir vesels rituāls, atkal un tās dienas ir tik piesātināts. Tas ir katra vēlme, un es viņam nepārmetu, ka viņš tur varbūt sēž bibliotekā, un viņam patīk grāmatas, viņš tur lasa daudz, un varbūt cits pavada daudz laika teātrī vai galerijā, Cits skatās televizoru. Cits varbūt, bet labi, ka viņš nespēlē spēļu automāts vai kaut kur kazino nenotērē naudu vienkārši bezvērtīgi, ka viņš kaut ko dara. Tā kā katrs izvēlējies savu ceļu, un ja tas viņu apmierina, un viņš netraucē nevienam citam ar to, tad tas ļoti skaisti. Un es gribētu redzēt laukus kā Eiropā ir, kur viss ir apdzīvots, kur katrā stūrī ir kaut kādas puķas saimniecības, kur ir dzīvnieki, un kad var braukt un skatīties šos skaistos laukus. Teiksim, tā kā Zemgale, kur gar ceļmalu vienmēr visu laiku skaisti lauki, iebraucot jau tuvāk mūsu pusē, nav vairs tas zaļums, jo vienkārši tas blīvums nav tas, un Latvija sakopt un laimīgi cilvēki, un cilvēki atgriežās un grib šeit dzīvot. Bet vai tā ir realitāte? Tas atkal no mums atkarīgs, jo mēs jau vēlam šos deputātus, un mēs, acīm redzot, mēs esam tik inerti, un mēs nemākam pa sevi pastāvēt, un piespiest viņus, jo, viss mēs esam atdevuši kā politikāņu rokās. Bet tā iespēja, teiksim, pagriezt kaut ko par labu. Jā, bet šeit būtu jābūt aktīvam, jāiet šajās organizācijās, lauksaimnieku organizācijās, un kooperatīvos iekšā, un tā jau mēs paši to virzāmies, tur mums veidojam šos viedokļus, un mēs paši esam balsotāji. Vislabāk, ka mēs būtu vispār lauksaimnieku viena organizācija, vienalga, kā viņi sauktos, un zem viena, vai jumta, vai lai kopīgi tā cīņa notiktu, lai ministrijai vieglāk būtu un pašiem vieglāk būtu. To gribam mēs jau daudz gadus jācer. Paldies jums! Bet tikmēr mūsu laukos vienoti zied rudzi un vienoti ienākas raža un piens riešas goju tesmeņos, lai pavisam drīz pārtaptu Jāņu sierā. Un vienoti mēs būsim arī dziedot līgo. Paldies, ka skatījāties, lai gaišas Jāņu gunis uz tikšanos pēc 2 nedēļām.